Izrādās, ka būšana pie varas maina domāšanu. Jaunā valdības koalīcija noraida ierosinājumu likvidēt klimata un enerģētikas ministriju. Diemžēl neapliekamais minimums netiek paaugstināts, un inflācija turpinās graujošo ietekmi uz iedzīvotāju iztikšanu. Latvijas uzņēmējiem pie pašreizējās varas nav cerību uz ienākumu nodokļa samazināšanu. Tomēr ir arī labas ziņas. Saeimas vairākums nobalso par iespēju atgriezt tālmācību sākumskolās. – 2023. gadā tika izveidota klimata un enerģētikas ministrija. Šobrīd pie jaunās valdības tā ir saglabāta. Latvija pirmajā vietā ierosināja likvidēt šo ministriju, tās pienākums sadalot starp ekonomikas ministriju un vides un reģionālās attīstības ministriju. Tomēr tas neizdevās. Lūk, ko par šo teica deputāte Ramona Petrāviča. Grozījumi ministra kabineta iekārtas likumā. Šie grozījumi ir par klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšanu. Un tas nav nekas jauns, jo apvienotais saraksts vismaz 2 reizes ir snieguši likumprojektu likvidēt KEM ministriju. Un tā kā šobrīd apvienotais saraksts ir valdībā, tad viņi ir premjera partija un valdības pulkstenis tikšķi laiks ir ļoti ierobežots, tāpēc nevajadzētu kavēties un jau šodien izskatīt šo likumprojektu par klimatu un enerģētikas ministrijas likvidāciju. Kā arī toreiz apvienotais saraksts norādīja, klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana samazinātu birokrātiju, samazinātu administratīvo slogu un ļautu papildus līdzekļus novirzīt valsts aizsardzības spēju stiprināšanai. Un viņi jau toreiz secināja, ka gandrīz pusotra gada laikā ministrijas izveidošana ir bijusi dārga kļūda, kas nav devusi liederīgu rezultātu. Viņi paši norādīja, ka nav atrisinātas kompetenču pārklāšanās starp klimatu un enerģētikas ministriju un ekonomikas un varam ministriju. Tāpēc mans jautājums, kolēģi, ir ļoti vienkārši. Kas tieši ir mainījies gada laikā, jo vēl tieši pirms gada apvienotais saraksts prasīja KEM likvidēšanu. Vai funkciju dublēšanās ir pazudusi? Nē. Vai birokrātija ir samazinājusies? Nē. Vai ministrija ir kļuvusi lētāka? Nē. Vai sabiedrība ir ieguvusi pārliecību par tās nepieciešamību? Arī nē. Un kāds tad bija balsojums? Par klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšanu nobalsoja tikai Latvija pirmajā vietā un pie frakcijām nepiedaroši deputāti. Visa koalīcija balsoja vai nu pret, vai nu atturējās. Ministrija turpina rulēt. Ņemot vērā inflāciju un dzīves dārdzību, Latvija pirmajā vietā frakcija ierosināja palielināt neapliekamā minimuma limitu no 600 uz 1000 eiro, kas būtu panākams grozot likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli normas. Lūk, ko par šo teica deputāte Ramona Petrāviča. Kolēģi aicina atbalstīt priekšlikumu palielināt attaisnoto izdevumu slieksni par ārstniecību un izglītību no 600 eiro līdz 1000 eiro gadā. Šis jautājums ir par taisnīgumu, par valsts attieksmi pret saviem iedzīvotājiem un spēju pielāgot likumus reālai dzīvei. Pašreizējais 600 eiro limits tika noteikts palielināts 2017. gadā, laikā, kad cenas bija pavisam citas. Kopš tā laika būtiski ir pieaugušas medicīnas pakalpojumu izmaksas, izmeklējumu cenas, speciālistu konsultāciju izmaksas, kā arī izdevumi par izglītību. Tāpēc nav pieņemami, ka valsts joprojām dzīvo ar limitu, kas faktiski vairs neatbilst dzīves realitātei. Un šis nav jautājums tikai par izmaksu kompensēšanu. Šim lēmumam būtu arī ļoti konkrēti ieguvumi. Piemēram, tas veicinātu cilvēku ieguldījumu savā veselībā, jo cilvēks zina, ja viņš daļu saņems atpakaļ no savām izmaksām, tad viņš arī biežāk varētu vērsties pie ārsta un veikt kaut vai profilaktiskās pārbaudes. Otrkārt, tas samazinātu ēnu ekonomiku,
jo lielāks ir attaisnoto izdevumu slieksnis, jo vairāk cilvēki ir ieinteresēti pieprasīt čekus un oficiālus maksājumu dokumentus. Treškārt, tas būtu atbalsts ģimenēm, īpaši ģimenēm ar bērniem, kur vienlaikus jāsadz gan veselības aprūpes, gan izglītības izdevumi. Un tomēr balsojums atkal negatīvs, lai gan 53 koalīcijas deputāti atturējās, kā parasti, lai izskatītos glītāk. Lai uzlabotu uzņēmēju situāciju, Latvija pirmajā vietā frakcija ierosināja samazināt arī uzņēmumu ienākumu nodokli no šobrīd esošajiem 20% uz 12,5%. Lūk, ko par šo teica deputāts Edmunds Zivtiņš. Lai veicinātu uzņēmuma konkurētspēju, investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstību, nepieciešams pārskatīt uzņēmuma ienākumu nodokļa likmi. Šis likumprojekts paredz samazināt uzņēmumu ienākumu nodokļa likmi no 20 uz 12,5%, lai veicinātu Latvijas uzņēmējdarbības vidi un starptautisko konkurētspēju, tādējādi samazinot nodokļu slogu uzņēmējiem peļņas sadalas brīdī. Jaunais koeficients varētu būt 0,85, kas ir paredzēts arī šajā likumā. Tātad pēc savas būtības, kas ir ļoti interesanti šajā, ka mēs samazinot šo te nodokļu likmi, it kā tam vajadzētu izskatīties tā, ka samazinot arī samazinās ieņēmumu valsts budžetā, bet tas ir mānīgs priekšstats, tāpēc, ka pieņemsim uz šobrīd Lietuvā ir 15% šis te uzņēmuma ienākuma likme, Igaunijā ir 20%, bet Īrijā ir 12,5%. Un Īrija ir klasiskais piemērs tam, kas notiek tajā brīdī, kad tiek samazināta šī te uzņēmuma ienākuma nodokļa likme. Tad faktiski uzņēmējiem tiek atbrīvoti šie te brīvie līdzekļi, kas veicina tālāk ekonomisko attīstību, būvniecību, tirdzniecību un tā tālāk un tā joprojām. Un te nu balsojumā varas koalīcija bija ļoti vienprātīga. 54 deputāti nobalsoja pret to, lai uzlabotu situāciju mūsu valsts uzņēmējiem. Tomēr ir arī labas ziņas. Ar 52 balsīm Saeimas vairākums nodeva grozījumus izglītības likumā komisijām, kas paredz atgriezties pie tālmācības sākuma skolā. Nu ko, par šo izteicās arī Ilze Stobova. Šie priekšlikumi paredz to, lai mūsu valsts un mūsu izglītība būtu sagatavota jebkuriem apstākļiem, ar kuriem var saskarties mūsu valsts. Nesenie notikumi parāda to, ka Latvijā ne izglītības iestādes no pirmsskolas līdz augstskolai nav gatavas situācijām, kas mūs var pārsteigt negaidīti. Tāpēc šie priekšlikumi paredz atgriezt tālmācību no 1. līdz 6. klasē kā patstāvīgu mācību formu, tai pa brīdī veidojot un viņas kvalitāti. Kā mēs redzam, izglītības nozares pārvaldītāji nebija gatavi. Par to es arī biju brīdinājusi jau iepriekš decembrī, bet teica, ka ne šis likums, ne šie noteikumi atbilst. Noteikumus pieņem ministru kabinets, likumus izstrādā Saeima. Līdz ar to es aicinu Saeimu atbildīgi izturēties pret Latvijas bērnu izglītību ikvienā situācijā un tālmācības formu stiprināt atbilstoši tiem notikumiem, kādi ir šobrīd, jo Latvijas bērnu izglītībai ir jābūt nepārtrauktai, neskatoties ne uz kādiem apstākļiem. Tāpēc tālmācības forma ir ļoti piemērota ārkārtas situācijām. Šī Saeimas sesija strauji tuvojas noslēgumam, jo uz Jāņiem iestāsies vasaras starplaiks. Protams, varēs notikt arī ārkārtas sēdes. Jaunā koalīcija ir uzsākusi darbu, kā redzams, mainās koalīcija, dažiem mainās arī tikumi. Tikai atgādināšu, ka par klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšanu iepriekš esot opozīcijā
cieti iestājās apvienotais saraksts, bet šobrīd viņiem tas vairs nav aktuāli. Nu ko, sekojiet mūsu ziņām LPV TV YouTube kanālā. Ar jums būšu kopā es Līga Krapāne.